Šis video būs tādā mazliet ASMR stilā, jo man blakus guļ mans tikko dzimušais dēls, ne tikko, nedēļu vecs dēls, un es negribu viņu pamodināt, tāpēc, būs man tāda patīkama, mierīga balss. Visiem čau! Tā atkal es Kristīne. Šodien es gribu jums pastāstīt par manu dzemdību stāstu, kamēr tas viss ir slēgts manā atmiņā. Pirms sāksim video, gribu sataisīt mazu reklāmiņu, jo man ir izgājis video filmēšanas un montāžas kurs uz telefona, un jūs jau varat viņu iegādāties. Šajā kursā jūs iemācīsieties no A līdz Z, kā nofilmēt superīgu rīlu, izmantojot tikai savu telefonu. Patiesībā šajā kursā es ieliku visu, ko es zinu, kā es filmēju. Es esmu gājusi daudz mazākus kursus par lielākām samaksām, un zinu, ka tā informācija, ar ko es dalos manā online kursā, ir daudz, daudz vērtīgāka nekā cenu, kuru es uzliku. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tā ir mana pirmreizējā tāda pieredze. Tāpēc, ķerat ciet, kamēr karsts. Tātad, manas dzemdības. Oh boy. Kāpēc man nekad nevar viss noiet tā, kā es vēlos? Tiešām. Pirmkārt, gribu mazliet viņu backgroundu. Man tikai diagnosticēts gestācijas diabēts. Kad ir cukura diabēts, Latvijā praktizē agrāku stimulēšanu, indukciju, sākot ar 39. nedēļu. Man liekas, pat līdz 40. nevienam neļauj staigāt īsti. Vismaz man neļauj, nereizi. Ne ar Leo, ne ar otru bēbi. Bet 38. nedēļā, kad biju uz tādu standarta vizīti, pie savas ginekoloģijas, mana bēbim Muncija bija paaugstināts sirdspūksti. Attiecīgi viņu tas sabiedēja, un viņa mani informēja, lai es dodos uz dzemdību namu un iestājos, lai viņi pārbauda, vai viss ir kārtībā. Tad mēs pa galvu, pa kaklu ar manu vīru savācāmies, braucām uz dzemdību namu. Viņi man ielika uz 24 stundām uz novērošanu, un viss bija kārtībā. Pilnīgi viss bija kārtībā, ultrasonogrāfija bija kārtībā, sirdspūksti bija kārtībā, nekādu iemeslu mani ātrāk stimulēt. Un es ļoti negribēju, lai mani ātrāk stimulē, jo es ļoti gribēju, lai mans bērns piedzimst aprīlī. Nejautājiet, kāpēc. Ja es zinātu, kāpēc, es uzreiz jums arī par to pateiktu. Bet es nezināju, kāpēc. Man vienkārši ļoti gribējās aprīlī visdrīzāk. Es līdz pēdējām cerēju, ka manas dzemdības pašas par sevi sāksies dabiski ātrāk. Jo, kad mani stimulēja ar manu dēlu pirmo, nebija pieejama epidurālā, un tas bija šausmīgas sāpes bez pārtraukumiem. Tāpēc es ļoti cerēju uz dabiskām dzemdībām, bez kaut kādas vispār iejaukšanās. Tad, kad man pateica, ka viss ir čotka, viss ir kārtībā, vari doties mājās un nostaigāt vēl nedēļu, es ļoti nopriecājos, bet tad viņi man pateica, ka 31.03. būs tas datums, kad mani inducēs. Un tas man ļoti skumdināja, tāpēc, ka tas ir vienu dienu tikai attālumā no aprīļa. Man bija tāds, nopietni, what the fuck. Bet ok, es negrasījos ar viņiem strīdēties nekādā gadījumā. Es uzticos daktariem, ja viņi saka 31. martā stimulēt. Es došos un piekritīšu. 31. martā mēs braucām atkal uz dzemdību namu. Un dzemdību namā ierodoties, mēs ieraudzījām, ka tur ir vēl kādas 7 grūtnieces pirms manis rindā, uz indukcijām, uz kaut kādām pārbaudēm. Un attiecīgi man bija šans. Es tajā momentā sapratu, ka varbūt ir čakarīgi braukt jau 3. reizi būs uz dzemdību namu, bet es tik ļoti gribēju to aprīli, ka es biju gatava. Es ļoti cerēju, ka man pateiks Kristīne. Brauc rītdien. Šodien tev nav vietas. Un tā arī notika. Ar mani parunāja daktare,
Un, ja es biju pēdējā rindā, viena no pēdējām. Un viņa pateica, Kristīna, varbūt pastaigā līdz rītdienai. Un es tādā, visdrīzāk normāls adekvāts cilvēks pateiktu, hell no, es te jau atbraucu, es iztērēju laiku, saplānoju, saprotat, mums katru reizi, kad mēs braucām, vajadzēja atrast cilvēku, kas paliek ar Leo, ar manu pirmo dēlu. Un, bet es biju tāda, yes, lūdzu, tiekamies rītdien. Tāpēc, jā, tā es dabūju savu 1. aprīli, jā. Daudzi Instagramā neticēja, ka man piedzima bērns 1. aprīlī, bet man ļoti patīk šis datums. Es nezinu, kuram tas uzskats, bet es esmu dzimusi pati 1. augustā, un man likās, tik cieši smuki, kā pie mums Latgalē saka, ka, ja man dēls piedzimst 1.04. Un tā arī notika. 1.04. naktī, 3 naktī, es sāku mosties, tāpēc, ka man sāka vilkt vēdru. Ik 10 minūtes. Un es katru reizi iemigu, pamodos uz to sāpi. Līdz kādiem 5:30 es tā mocījos, tad es piecēlos. Man arī daktore pateica iepriekšējā dienā, lai es braucu ātrāk. Parasti uz indukcijām atbrauc 9 visi, bet viņa man pateica 7 braukt, lai es tiešām tieku, lai nav atkal tāda rinda. Un tāpēc mēs diezgan āgri izbraucām. Es pamodos, es uzkrāsojos, diezgan vēl bija staigājamas tās sāpītes. Un es vienkārši laikam līdz galam necerēju, ka man varēja sākties dabiski dzemdības. Bet jā, es varēju vēl uzkrāsoties, saposties, paēst, viss kārtībā. Un tad mēs devāmies uz dzemdību namu 3. reizi. Third time's the lucky one. Un mēs ieradāmies. Protams, tās sievietes uzņemšanā bija mazliet pārsteigtas, kāpēc es uz stimulāciju, uz indukciju esmu tik agri, bet viņas jau bija mani redzējušas iepriekšējā dienā, tāpēc baigi nepratojās. Viņas zināja, ka mani aizsūtīja mājās. Tad mani uzņēma, mēs braucām, es neatceros stāvu, laikam 5. stāvs dzemdību namā. Un tur man pateica, ka man pārbaudīja atvērumu. Atvērums jau bija 2 centimetri. Hell yeah! Un man noinformēja, ka man ievietos tādu pūslīti dzemdē. Es tieši kā viņš saucas, norādīšu šeit, neatceros. Un to puslīti man ievietos, un tad iedos pulverīti. Un tad gaidīs atvērumu 4 centimetri. Kad būs 4 centimetri, tad tas pūslītis izkritīs, un tas nozīmēs, ka atvērums īstais jau ir. Tad man pārplēsīs ūdeņus un vedīs uz 7. stāvu, kas ir dzemdību stāvs. Arī es uzreiz pieprasīju epidurālo, tāpēc, ka sev es biju izlēmusi jau ļoti laicīgi, ka ja mani atkal inducēs, tad es ņemšu epidurālo, jo pirmās dzemdības man bija 4 stundas, bet tās bija ļoti, ļoti smagas. Tādā ziņā, smagi izturēt to bija, tāpēc, ka man no pirmajām sekundēm bija tādas sāpes, kādas bija arī pašās beigās, un viņas bija bez īsti pārtraukumiem, varbūt kādas 5 sekundes pārtraukums, un nākamā kontrakcija ļoti, ļoti strauji tas viss progresēja, un es sapratu, ka es negribu iet otru reizi kam tādam cauri. Tāpēc es biju izlēmusi, ka, ja man būs stimulācija, tad man būs epidurālā. Es uzreiz viņas par to informēju. Un viņas tad pateica, ka jā, tad uzreiz vedīsim uz 7. stāvu, to uztaisīs epidurālo, un tad jau līdz dzimšanai tur. Visi jau būtu čatka. Ja visi aizietu tieši tieši tā. Bet viss aizgāja papī. Es brīdināju, ka man viss notiek strauji.
Tas nav tāpēc, ka man ir tāds afigenais ķermenis un es vienkārši afigena dzemdēju, ja? Bet tas notiek tāpēc, visdrīzāk tāpēc, ka jebkuras zāles, kuras es uzņemu, diezgan stipri uz mani iedarbojas, pat pie zobārsta. Man parasti dod pusīti anestēzijas, jo, ja man iedod pilno, man reibst galva, es tur nejūtu visu seju uzreiz, es ļoti uzņēmīga esmu pret to anestēziju, un man šķiet tieši tas ir tas iemesls, kāpēc arī pirmajās dzemdībās tik ātri viss notika, tik strauji, jo tieši mana uzņēmība pret zālēm ir tāda parasti. Diemžēl uz ibumetīnu un mēnešreižu sāpēm tas neiedarbojas. Ok. Es viņas pabrīdināju, ka man viss notiek strauji. Viņas tādas, ok, viss kārtībā. Starp citu, Rīgas dzemdību namā viss personāls ir superīgs, profesionāls, un man bija 100% uzticēšanās viņam, un nevienā momentā man neradās tāds šaubas vai kaut ko tam līdzīgu, ka vai nu viņas nezina, ko dara, vai nu viņas dara kaut ko nepareizi. Nē, ja es uzticējos viņām, pie tam man līdzi bija vīrs, es zināju, ka viss būs kārtībā. Un tā arī bija. Man ievietoja to puslīti, starp citu puslīša ievietošanu. Tas bija tik sāpīgi, tik nepatīkami. Tev paķerais dzemdas ievieto viņā to katetru, tad viņu piepūš, tad oh my god, tas bija sāpīgi. Man nepatika. Viena zvaigzne no 5 for experience, bet ko bija jādara, to jādara. Tad man iedeva pulverīti, kuru es izdzēru. Un, by the way, visu šo laiku es jūtu tādas mazliet sāpītes, bet pēc pulverīša viņas palika intensīvākas. Bet vēl izturami. 2 stundas es vēl varēju sāpes izturēt. Viņas ļoti atgādināja manas mēnešreizu sāpes. Bija regulāras, bija intensīvas, bet izturamas. Tad ap 12 man iedeva otru pulverīti. Un tad sākās vēl intensīvākas sāpes. Visu to laiku, girls, klausat mani, ļoti palīdz duša. Vienkārši palīdz duša. Noģērb, ja jums ir neizturami sāpīgi, vai jums vienkārši jūs patestēt, pat dzemdību sākumā patestēt, vai jums ir vieglāk dušā. Es dušā biju visu to laiku. Es izgāju reāli tikai pēc pulvera. Bet problēma bija tajā, ka es maz staigāju, un varbūt arī tas mani pievīla. Tāpēc, ka man pūslītis nekrita ārā. Kaut gan viņam vajadzēja krist, kā izrādās. Nu jā, tad no 12 līdz 2 es mocījos nereālākajās kontrakcijās, bet laiks ritēja diezgan ātri. Man likās, ka laiks skrien. Meitenes šajā stāvā, 5. viņas man pateica, ka nevar sataisīt epidurālo, bet var sataisīt nošpas injekciju. Un ap 2 es jau Renāram pateicu, Renār, I don't fucking care. Aizēju pie viņām, paprasim iedurt man vismaz nošpu. Es vēl paspēju, es vēl pat paēdu. Jūs iedomājaties, es apēdu pāris kartupeļu kumosus. Es šokā no sevis esmu. Jo vēlāk es uzzināju vienu faktu, kas man ir dzen šokā, ja. Tad ap 2, ņemat vērā, ap 2 man nav izkritis pūslītis. Tas nozīmē, ka visdrīzāk man nav atvērums pat 4 centimetri, bet man jau ir tādas sāpes, es pateikšu, tādas iespaidīgas. Kā es zināju, ka sāpes jau paliek superintensīvas, jo līdz tam momentam, līdz tiem 2, es varēju sevi kontrolēt, un es varēju izlaist cauri savu kontrakciju. Tas nozīmē, ka ķermeni mēģināju atslāpināt tieši kontrakcijas laikā. Bet ārprāts man pat pilnīgi dzemde sāka sāpēt. To visu atcerēties. Ir pagājis tikai nedēļa. Jā. Izlaidu cauri savu to sāpi. Bet ap 2 es jau vairs to nevarēju. Es teicu, es nevaru vairs atslāpt. Man vienkārši tik ļoti sāp, ka es vairs nevaru izlaist to cauri.
atlaist un tā. Un es pateicu Renāram, ej tu pie meņmāsiņām. Un vai vecmātes prasīja atsāpināšanu. Viņš tāds, ok, aizskrēja. Viņš jau sāka uztraukties, tāpēc, ka viņš redzēja, ka it kā atvērums vēl nav izkritis tas pūslītis, bet es jau esmu izpumpēta, es izskatījos jau nogurusi. Un dzemdībās, viņš jau pēc pieredzītas, dzemdībās that's not good. Viņš atskrēja atpakaļ ar vecmāti, un vecmāte tāda, Kristīna, varbūt pamēģini, es jau biju izgājusi no dušas, gatava iet pēc špricītas, kas saka. Vecmāte man saka, Kristīna, varbūt pamēģini vēl dušiņu. Es tādu, ok, ja jūs uzskatāt, ka man dušiņa vēl palīdzēs, ok, bet viņa saka, bet labi, aizējam, paskatāmies atvērumu, jo tajā punktā es Renāram jau teicu, 3. pulverīti es vairs negribu, vecīt. Nevajag man vairāk pulverīti dot, jo es zināju, ka 2:30, 2 man dotu nākamo pulveri un 2:30 man liktu gulties uz tonīšiem, kur man vajadzētu pusstundu nogulēt uz sāna, un es to nespētu, jo tajā momentā es nespētu to izdarīt. Un paldies fucking Dievam! Viņa mani aizveda pārbaudīt atvērumu. Es īsāk sakot, gandrīz, ļoti lēnām aizrāpoju līdz tam krēslu. Apsēdos, un atnāca daktare, viņa mani mēra, un saka vecmātei, 8,9. Es tāda pagaidiet, kas ir 8,9? Viņš saka, atvērums. Es tāda, ko māt? Kur ir mana epidurālā? Vecīt. Tātad īsāk sakot, atvērums man bija jau 8,9 centimetri. Pūslītis neizkrita. Lucky me. Bet veči. Nenosodat mani. Es varēju piedzemdēt bez epidurālās, bet I wanted that experience. Es gribēju saprast, kā ir ar epidurālo. Un es viņām saku, es neko nezinu, bet savu epidurālo es gribēšu. Jo tajā momentā viņas, pēc idejas pārdurt ūdeņus tur jau bija riskanti, jo es varēju arī tur piedzemdēt jau. Tāpēc viņas ūdeņus neiztika. Bet veda mani uzreiz uz 7. stāvu. Atveda mani uz 7. stāvu dzemdēt. Starp citu, 7. stāvs izskatās viskrūtāk visā slimnīcā. Kur starp tiem 3 stāviem, kuros es biju, 7. ir vislabāk aprīkots, tieši kur pieņem dzemdības palātiņas. Vismaz es biju tādā palātā, kura ir maziņa, bet ļoti omulīga, silta, forša. Saulēna. Man patika. Un omlīga, jo iepriekš es dzemdēju Prēļos, un tur ir tāda liela dzemdību zāle, un neteiktu, ka tāda baigi omlīga, bet tur Rīgas dzemdību zālē bija tiešām omlīgi. Kaut gan likās, ka par maz tās telpas ir. Bet tas nav, šeit mēs nediskutējam par interjera dizainu. Ja? Mani atved. Un es jau redzu, es jau saprotu, tas bērns jau tūlīt piedzims. Bet es tāda, tur ir, man pieņem dzemdības 2 sievietes. Vecmāte un otra viņai palīdzēja, kas viņa bija, vai tās bija 2 vecmātes, vai māsiņa un vecmāte. Viena no viņām, ne vecmāte, bet otra, es nezinu viņas pozīciju, vienkārši vai tā ir vecmāte vai māsiņa. Bet saukšu viņu par māsiņu, saukšu otru. Un tā māsiņa jau es redzu gatavo mani tieši visu klāt tā, ka man tūlīt pieņems bērnu. Bet es gribu epidurālo. Viņa saka, girl, viņa paskatījās uz mani tāda, girl, tev tikai pārplēst ūdeņus un tu jau piedzemdēsi. Es gribu epidurālo. Un tas ir super jauki, ka viņas manī ieklausījās. Neteica vispār neko, meitenes. Vispār neko man pretī neteica. Tāda epidurālo, ok, būs tava epidurālā. Un tiešām, varbūt viņai bija tāds skatiens tāds, girl, tu līdz piedzemdēsi. Bez jau kā.
Davai. Man bija tāds, reāli, es varēju piedzimtēt, bet man gribējās ar epidurālo. Un es nenožēloju. Tad atnāca The God, krūtākā persona visā slimnīcā. Božuņķi atnāca, kā eņģelis nolaidās. Anesteziologs. O, tas ir vecis. Kā viņš mani tur grozīja. Tikai, vienkārši standarta pauzā neizdevās ievadīt adatu. Mani tur bakstīja 110 reizes. Jūtu visu, bet kad tev ir 8-9 centimetri atvērums. Protams, viņa atsāpināja, bet tu tāpat jūti tos dūrienus. Bet tev ir pofik. Reāli pofik. Man bija tik ļoti pofik. Viņš man kādas 6 reizes sabakstīja stabili. Bet viņš nepadevās par spīti tam, ka tā epidurālā bija tikai uz 5 minūtēm. Viņš nepadevās. Viņš mani tā grozīja. Visu darīja. Un es esmu viņam pateicīga. Tāpēc, ka pēc tam, kad viņam izdevās uzstādīt, es neteikšu to, ka tā epidurālā līdz galam paspēja iedarboties, bet man viennozīmīgi bija vieglāk. Es varēju, pirmkārt, es nejūtos vairāk kā dzīvnieks, kuru met uz nokaušanu, jo tu tajā bez epidurālās tu saproti, ka tu sevi nekontrolē. Tu neesi tu, tas no vienas puses ir skaisti, ka tu izciet tās sāpes, bet no otras puses neviens tev neko par to neiedos. Un vai tas ir tā vērts? Es tiešām nepiekrītu, ka tas ir tā vērts, ka vajag izciest sāpes obligāti tādas. Un tad es varēju klausīt, ko man saka. Es labāk varēju klausīt norādēm. Es varēju starp kontrakcijām vēl parunāt, pajokot. Es jūtos kā cilvēks. Zināt, ne kā sieviete dzemdībās, bet kā cilvēks es jūtos. Un es tiešām iesaku visiem epidurālo. Nafik. Man pirmās bija totāli bez atsāpināšanās, un otrās bija ar atsāpināšanu jau uz iztumšanu. Un es jums pateikšu, tā arī jādzemdē. Nevajag dzemdēt ar tik milzīgām sāpēm. Nevajag. Kāpēc? Kādreiz arī zobus laboja bez anestēzijas. Vai to jāturpina darīt? Hell no. Iztumšanas posms. Tiklīdz man bija epidurālā, man pārplēsa ūdeņus, kas es biju kaut kad dzirdējusi, ka tas ir sāpīgi. Vienkārši pirmajās dzemdībās man tas notika dabiski. Pašas no sevis aizgāja ūdens. Otrajās es mazliet raustījos par to pārplēšanu, bet tas salīdzinājumā ar tā baloniņa ievietošanu vispār bija puķītas. Es vispār to gandrīz nesajūtu. Ūdens nogāja, viņi man pārplēsa, ūdens nogāja skaists, caurspīdīgs, un mēs turpinājām procesu. Man vecmāte un māsiņa visu laiku ieteica, kā elpot. Es centos klausīt. Viņas izturējās ļoti cienīgi, tas bija ļoti skaisti. Blakus man bija vīrs, labi, es māsiņai vienā momentā gan arī salauzu pirkstu, bet nekas. Viņa man piedevēs, uzreiz paprasīju piedošanu, jo vienkārši viņa pastuma manu vīru, un man vajadzēja kādu roku. Un jā, tā notika, es tā saspiedu riktīgi viņas pirkstu. Bet tā bija forši. Bija sajūta, ka mēs strādājam komandā, ka viss notiek, un es diezgan fiksi arī piedzemdēju. Jau 3:09 piedzima mans mīļais Adrians. Jā, mēs iedavām vārdiņu Adrians. Tad viņas uzlika man uz krūtīm viņu. Mēs tajā dzemdību zālē vēl pavadījām 2 stundas. Es viņu arī pavaroju ar krūti turpat uz vietas. Un mani pēc tam apskatīja. Tad pēc viņa piedzimšanas piedzima placenta. Tad viņas mani apskatīja. Tad viņas mani mazliet sašuva. Plīsumu nebija. Man netaisīja epizio.
par ko es esmu ļoti priecīga, bija tādi pirmās pakāpes plīsumiņi, kurus viņas ļoti maigi sašuva, visam veda mani cauri, komunicēja ar mani. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi, kad medicīnas personāls ar tevi runā, ja? Un, jā, es pateiktu, 10 of the 10. Ļoti forša pieredze man bija dzemdību namā. Esmu ļoti viņām visām pateicīga. Un it īpaši anesteziologam tāds čalis. Vienkārši starā. Esmu starā no atsāpināšanas. Pieredze no Renāra puses, ko viņš atzina, ka viņam bija baisi skatīties, kā man lika tieši anesteziju, jo likās, ka mani tur dur, asinis visur, bet viņam sanāca beigās taču, vai ne? Un ka viņam bija tieši bailes, kad es paprasīju atsāpināšanu, viņam bija bailes par mani, ka vai es izturēšu, viņš jau bija aizdomājis par keizaru, ka varbūt mani vedīs uz keizaru, jo nav atvēruma, bet sāpes ir tādas neizturamas. Bet viss kārtībā. Kad mani veda uz 7. stāvu, un Renārs gāja ar mantām, es Renāram saku, atmeni, kāds man ir atvērums. Un viņš tāds skatās uz manu 7 kaut kur. Es tad, 8, 9. Un viņš tāds, nefiga. Tāpēc, jā, es atkal, tad sanāk, ja skaitam no 10 līdz 3, 5 stundas, un bēbis ir ārā. Noteikti šī stimulācija, indukcija bija daudz maigāka nekā mana pieredze Preiļos. Preiļos man vienkārši tas bērns izšāvās, tas bija kā šoks. Bet ar to pūslīti, jo Preiļos man nelika nekādu pūslīti iekšā dzemdē, bet ar to pūslīti, kaut gan tas bija ļoti nepatīkama tā pati pūslīša ievietošana, bet viss bija pakāpeniskāk. Es varu saturēt, ka man pietika arī ar vienu pulverīti. Domāju, ka visdrīzāk, ka otrs pulverītis jau bija lieks, bet tā kā nebija izkritis pūslītis, tad mēs vienkārši gājām standarta protokolu. Viņš mani mazliet pievīla, jo neizkrita. Bet es domāju, ka tu nevari sēdēt dušā un gaidīt, ka tev kaut kas izkritīs, tev ir jāsteigā. Tāpēc es visdrīzāk ieteiktu varbūt pēc pirmā pūslīša pasteigāt vairāk, lai būtu lielāka jums iespēja, ka jums izkritīs viņš. Jo tas laikam arī bija mana vaina, ka es vairāk sēdēju tieši dušā. Izjūtu tās kontrakcijas, un tiem pūslītim tīri no gravitācijas skatu punkta nebija iespējas izkrist. Tad mani pēc 7. stāva aizveda uz pēcdzemdību palātu. Man bija ģimenes palāta paņemta. Tas laikam bija 6. stāvā. Jā, 6. stāvā ir pēcdzemdību. Un pateikšu godīgi, atkopšanās man bija daudz vieglāka nekā pēc pirmā bērna un daudz ātrāk. Es jau 2. dienā saposos. Es nejūtos tā, it kā man ir nepieciešama liela atpūta vai kaut ko tam līdzīgi. Man šķiet, ka ar Adriānu man viss salikās. Pirmkārt, viņš bija pats jau gatavs iet ārā, dzimt. Otkārt, man bija līdzi vīrs, kurš man mazina kontrakciju sāpes, godavārds. Tajos momentos, kad Renārs kaut kur izgāja, man tur dzemdību laikā mamma uzvanīja viņam. Mana mamma viņam uzvanīja, un viņš izgāja. Viņš izgāja uz minūti, bet tajā laikā man bija tik sāpīga kontrakcija, un es sapratu, ka reāli tas, ka viņš man ir blakus, mazina man stresu, un attiecīgi mazina sāpes. Iedomājieties, tas ir wow. Tāpēc vienkārši viņam neko nav jādara. Vienkārši jāapziņa, ka viņš ir man blakus, iet cauri ar mani tam visam. Man mazināja kontrakciju sāpes. Tāpēc aizdomājieties, meitenes, varbūt jūsu dzīvē ir tāds cilvēks, kurš jums dod tādu drošības sajūtu, ka jūs
gribat viņu redzēt dzemdībās pie sevis. Un es nepastāstīju, veči, Kad piedzima Adrians, Renāram piedāvāja pārgriezt nabas saiti, bet Renārs atteicās. Es zināju, ka viņš atteiksies. Un tad māsiņa piedāvāja to izdarīt man. Un kā jūs domājat? Vai es pārgriezu? Yes, of course. Es nenoturējos, man likās, tas ir tik kruta. Varēšu visiem vēlāk stāstīt, ko es arī jau tagad daru. Jā, es pārgriezu nabas saiti pati. Un zināt, tas iedod tev tādu pārliecību, ka tu vari piedzemdēt arī viena. Ārprāts. That's crazy. Bet jā, tas ir tāds, es domāju, mājas, kad man būs vēl tāda iespēja, kad man vēl kāds piedāvās pārgriezt nabas saiti bļāviens. Es nezinu, ja tikai es iešu pēc 3, bet patiesībā ar epidurālo hoģi 10. Ja tikai man laicīgi viņu ievietos. Tāds ir mans dzemdību stāsts. Ļoti haotiski stāstīju, es zinu, bet toties raw emotions. Svaigas atmiņas, jā. Un es domāju, ka jūs sajūtāt manus pārdzīvojumus. Un ceru, ka tev bija interesanti klausīties, ka kādai no jums tas noderēs. Ko es ieteiktu jums dzemdībās? Pirmkārt, apsverat epidurālo anestēziju. Es piedzemdēju pirmo bērnu bez, es pateikšu, medaļu man neviens neiedeva. Nu jā, cilvēki pasaka, jā, malacis, bet vai jums to vajag? Vai labāk palikt par cilvēku? Un nemocīt sevi tik traki. Tāpat jūs jutīsiet kontrakcijas un tā, bet jūs vismaz būsiet kā cilvēki. Tad es noteikti iesaku izlaist caur sevi sāpes. Mēģināt atslābt, tas ir tiešām ļoti svarīgi. Kaut gan viņas iesaka neveidēt vai nebļaut, bet izpūst to kontrakciju. Es nevienu neklausos. Līdz tam iztumšanas posmam, kad es biju dušā, es mazliet vaidēju. Ne tādā ziņā, ka es ielpoju, izelpoju tādu mazliet tādu zemu toni balsī, izlaižu gaisu ārā. Man bija vieglāk tā, bet jūs pamēģināt gan bez balss, gan ar balsi. Un viss ir ok. Noteikti iesaku varbūt padomāt par to, ka kādu ņemt līdzi partneri vai draudzini vai mammu, cilvēku, kuram jūs uzticaties. Duša is your best friend. Noteikti iesaku. Un iesaku dzemdēt. Tik uz priekšu. Bumbu es vispār netiku līdz viņai. Kaut kādas citas pozīcijas es arī baigi nepaspēju izmēģināt. Tāpēc, es atstutējos, man palīdzēja atstutēties pret Renāru, stāvus poza, turējos pie Renāra, palika vieglāk. Mēģinam, meitenes, veiksmīgas jums dzemdības. Ceru, ka mans stāsts, mana dalīšanās jums ir noderīga. Spiežam like, abonēt. Un tiksimies nākamajā video. Starp citu, jūs varat tur pierakstīt komentāros, par ko man vajadzētu sataisīt nākamo video. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi. Un tiksimies nākamajā video. Nezinu, cik ātri, bet jā.